ogres ielas galvu pļaus. Virsū ūdens, kur ūdens paliek, kur ūdeni gāž virsū, viņi grāvi nevar iztīrīt. Televīzija jāsauc. Man ir jautājums par Trukšņa kungam pa ogres ielas un pļauju ielas galvu. Vai jūs man varētu pastāstīt tās schēmas, kādā veidā tad tos investorus, Sheraton, Hilton, kādu varētu piesaistīt? Kā tas notiksies? Jūs publicēsiet Jūrmalas avīzē sludinājumu vai Latvijas vēstnesī, vai organizēsiet kaut kādu kompāniju, kas ir rakstīt, pagaidiet, es vēl neesmu uzdevis jautājumu. Vai rakstīsiet Hiltonam vai Sheratonam vēstuli? Vai vēl uzreiz otrs jautājums, vai jūs vispār zināt, ka, teiksim, izvēloties kaut kādu šauru pretendentu loku, tā saucamos ekskluzīvos, jūs nonākat pretrunā ar līgumu par Eiropas Savienības dibināšanu, 101. pāntu pieņemot? Pirmkārt, iesaistīšanai ļoti labas un vērtīga lieta tā saucamā mitina izstāde, kurā var piedalīties kopā ar Rīgas stendi, kas notiek Kannās, un kur mēs varam aizsūtīt speciālistus un stendi, kur visi šie turisma firmas un investori interesējās, un ja līdz šim viņi interesējās, un mums nav ko piedāvāt. Bet tagad mums varētu būt ko piedāvāt, un neko zema līmeņa, vidus līmeņa un neko tam līdzīgi, tur iekšā viens nelaidīs. Otrs veids, jā, mēs varam sludināt starptautisku sludinājumu, mēs varam sludināt to turismu konferencēs, turismu dažādās tikšanas vietās, varam turismu speciālajos preses izdevumos tieši šādi, kas attiecas uz šo loka sašaurināšanu. Tās, ja es pasaku, ka tur ir vajadzīgi minimums 5 zvaigžņu viesnīca ar šo te līmeni, tās nav loka sašaurināšana. Ja es pasaku, piemēram, Hilton, piemēram, Sheraton, piemēram, Four Seasons, piemēram, Marriott Hotel, tas nav loka sašaurināšana. Ja nāk kā cits, lūdzu kā cits, bet tikai pasaules pieredze, pasaules praksa, pasaulē atzīts, 5 zvaigžņu viesnīcas, teiksim, modelis. Lūk, šādā veidā, ja jums ir citi piedāvājumi, kā to var izdarīt, labprāt uzklausīšu, nekādas schēmas tur nenotiek. Tikai atklātā un